Labdien, cienījamie futbola līdzekļi! Esiet sveicināti Latvijas futbola virslīgas 8. kārtas spēlē, kur Mājnieku komanda futbola klubs Jelgavas savā laukumā uzņem futbola klubu Spartaks. Sākums 27. Jānis Skalvānis, 20. Luganskas Ņēkals, 3. Auris Bulgītis, 28. Antons Ģemeļīgs, 15. Andrejs Panasevs, 10. Alvids Kortes, vārtos 81. Marks Volkanovs, 77. Aleksandrs Gubins.
Rīgā. Spēle norisināsies 16. maijā, 18:00 pret futbola biedrību Gulbene. Не удалось нам сыграть в этой игре на 0, да, как мы планировали, хотели, да, но очень порадовала атака сегодня, да, если качеством игры, может быть, я не совсем доволен, были ошибки, да, где-то мы, может быть, позволяли себе небрежность, но в целом, считаю, удачно для нас матч завершился, да, красивые атаки были, красивые голы, но и воспользовались ошибками обороны Jelgava. Līdzjutējiem bija spēle interesanta, abas komandas centās uzbrukt. Mēs, teiksim, tas mūsu plāns bija pietiekami blīvi nospēlēt aizsardzībā un, teiksim, pieliekot klāt balsta pusargs centrālajā zonā, lai pretiniekiem neļaut ieskrieties. Diemžēl pirmajā puslaikā pēc diezgan rupjas kļūdas un neveiksmīgi izpildīt standartu pie pretinieku vārtiem dabūjām pretuzbrukumu un ielaidām vārtus. Un, principā, jau otrajā puslaikā tas zināmā mērā mums lika mazliet attiet no spēles plāna un censties spēlēt augstāk, līdz ar to pavarot pretiniekiem, tīpaši pretinieku uzbrucējiem, daudz lielāku telpu uzbrukumu veidošanām. Un skaidrs, ka, teiksim, pie tā, tas nebija priekš mums nekāds pārsteigums. Mēs zinājām, ka mūsu aizsardzības līnija ir daudz lēnāka par pretinieku uzbrukumu. Un skaidrs, ka mēs riskējām, zinot to, ka tomēr lielākā telpā pretiniekiem ir lielākas izredzes, bet es domāju, ka pamatā visam ir tas, ka ir jāgūst vārti. Lai uzvarētu, ir jāgūst vārti. Mēs gan pirmajā, gan otrajā puslaikā izveidojām pietiekami vārtu gūšanas moments, ir tīpaši pirmajā puslaikā, un loģiski, ka situācijā, ja mēs būtu izvirzījušies vadībā, es pieļauju spēli būtu pavisam savādāka, bet tā pašā laikā man varbūt apbēdināja īpaši trešie mūsu vārdu zaudējumi, kur spēlētāji, kas iziet uz maiņu un kam ir jābūt svaigiem un jānospēlē disciplinēti, mēs nenostrādājam aizsardzībā elementārā situācijā un ielaižam vārdus. Un principā visi šie 3 vārti, viņi bija pēc mūsu pietiekami vai ļoti rupjām vai pietiekami rupjām kļūdām.